Nu tā, bērni, skola ir garām. Jums patīk lasīt grāmatas vispār? Patīk lasīt? Jums ir stunda tāda noteikti literatūra vai lasīšana, vai ne? Un jūs zinat kādu latviešu rakstnieku vai dzejnieku? Imants Ziedonis. Nu, kāds vēl? Kādu vēl jūs ziniet? Astrīda Lingrēta. Nu, varbūt vēl kāds? Anna Brigadere. Anna Brigadere, jā. Nu, lūk. Man, kad es braucu uz darbu, es strādāju Cēsīs un starp Valmieru un Liepu, tas ir Liepa ir par vidu Valmierai un Cēsīm, pirms Liepas, tur tāds ciematiņš ir, tur ir tāda ceļa zīme ar norāda Eduarda Veidenbauma muzejs. Redz, kur ir. Un Eduards Veidenbaums, redziet, kāds viņš ir, paskatieties. Viņš dzīvoja 158 gadus atpakaļ. Viņš ir sarakstījis ļoti daudz dzeju. Un vakar man bija tāda iespēja pabūt šajā muzejā. Un muzejs tas ir Eduarda Veidenbauma mājas, viņas sauc Kalāči. Un Eduards Veidenbaums, viņš dzīvoja kopā ar saviem vecākiem tai mājā, viņi bija kopā 6 bērni, un pie tās mājas ir palikuši tikai 2 lieli ozoli, jo tētis, tad, kad viņi pārvācās tur dzīvot, tad tēvs izdomāja, kad viņš iestādīs katram ģimenes loceklim pa vienam ozolam, un tur viņi iestādīja 8 ozolus, tagad ir palikuši tikai 2. Un man viss tā māja, viss tur man ļoti iespaidoja tas, kad kā Eduards, kā viņi kādreiz dzīvoja, viņiem nebija ne elektrības, viņi maizi paši cepa, sieru sēja, viņi strādāja smagus lauku darbus, un Eduarda tētis ļoti agri viņš palika akls, un tāpēc Eduards, kad bija mazs, viņš lasīja tētim priekšā daudz avīzes un grāmatas, un Eduarda tēvs nebija arī ļoti izglītots, bet viņš gribēja, lai viņa bērni ir izglītoti, un tādēļ viņš pats viņus mācīja, un pēdējās klases viņš aizsūtīja uz Cēsīm Eduardu ar saviem brāļiem un māsām, un viņi arī pabeidza tur skolu, un jā, un Eduards, paskatieties, viņam ir tādas mazas brillītes un tāds spieķis, un tas spieķis laikam esot tāpēc tāds tā kā stila pēc. Un Eduards arī mācījās Tērbatā. Ziniet, kur ir Tērbata? Kādreiz sauc par Tērbatu. Tagad tā ir Tartu pilsēta. Tā esat bijuši Igaunijā. Nu, lūk. Un viss tas, kas saistās, viņš ļoti agri nomira, viņam bija 24 gadi, jo viņš nomira ar tuberkulozi. Tā ir tāda slimība, plaušu slimība, un ļoti daudz agri cilvēki ar to arī aizgāja, jo nebija zāles, kas varētu palīdzēt šo slimību izārstēt. Un tad, kad es skatos uz mūsdienām, kā mums ir, tad man liekas, ka mums katru dienu Dievam ir jāpasakās par to, kad jums ir vecāki, kad vecākiem ir darbs, kad vecāki jūs var ielikt mašīnā no rīta, jūs varat iesaisties, aizvest uz skolu, kad jūs varat piespiest podziņu un jums ir elektrība, jums nav jādedzina sveces, kad jūs varat internetā sameklēt jebkādas drēbes, kas jums patīk, kad jūs varat paēst. Tāpēc, mīļie draugi, atcerieties to, kad jūs no rīta pamožaties, vienmēr pasakaties Dievam par to, kad jūs dzīvojat brīvā zemē, kad jums ir jumts virs galvas, vecāki, siltums, un tad, kad jums diena ir pagājusi, tad atcerieties arī to, kad ejot gulēt, jums arī vienmēr jāpasakās par to, kad Dievs jums ir visu devis un kad jums visu dienu ir izdevusies. Tāpēc pasakieties vienmēr Dievam par to, kas jums ir. Paldies!